Mieru tev un tavam namam jaunā Dieva žēlastības dienā. Šis ir vēstījums īsi par galveno. Es gribu pateikties tev par to, ka esi par mani lūdzis, jo es esmu atvaļinājumā un man ir iespēja realizēt to, par ko es domāju jau vairākas dienas, vairākas nedēļas, kur Dievs uz mani runā, un proti tuvākajās dienās es plānoju ieskaņot šo te viņa klātbūtnē un ierakstīt šo savu liecību. Tu vari turpināt par mani lūgt, un es tev pateicos par to, ka tu to dari, jo tas viss ir jānoformulē. Stāstāmais ir diezgan garš, tur ir vajadzīgs laiks, tur ir vajadzīgs apstākļi, bet katrā ziņā liecība ir brīnišķīga lieta, ar ko stiprināt nogurušos, ar ko stiprināt tevi un pašai sevi, un atskatīties uz to, kā Dievs mūsu dzīvē ir darbojies. Mēs dzīvojam brīnišķīgā laikā, kad mums ir pieejama šīs brīnišķīgās tehnoloģijas, kad nevajag dārgu aparatūru un vēl nezinu ko, lai darītu un liecinātu. Un man gribas pamudināt arī tevi ierakstīt kādu savu liecību vai skaņas formātā vai video formātā. Un tu to vari atsūtīt arī man, bet es domāju, ka mēs visi to varam darīt, jo kā reiz mazgājot traukus, man Jēzus uzrunāja, ka viņš ir ielicis mūsu plaukstā visu pasauli. Mums ir telefoni ar pieeju internetam, un mēs esam pasaulē, lai liecinātu par Dieva darbiem, lai liecinātu par to, ko Dievs dara mūsu dzīvē, cik viņš ir labs, cik viņš ir mīlestības pilns, kā viņš īsteno savu vārdu. Un mana liecība būs tieši par to. Bet šodien es gribu vērst tev uzmanību uz kādu rakstu vietu 2. Mūzes grāmatā 34. nodaļā, kas savulaik ir uzrunājis mani un kas kalpo man par stiprinājumu. Tas ir kārtējs apliecinājums manā apliecinājuma blociņā. Un man tas bija ierakstīts šādi: es redzu. Mēs bieži vien domājam, ka Dievs neko mūsu dzīvē nedara tikai tāpēc, ka mēs to nesaskatām. Bija laiks, kad es arī nesaskatīju Dieva darbus savā dzīvē, bet šodien es varu teikt, tas ir stipri mainījies. Jo bija kāda lūkšana, kad es teicu, Dievs, atver man acis ieraudzīt. Un tajā dienā pasaule bija zaļāka, sniegs bija baltāks, jo tā bija ziema, un kopš tā laika es par katru sīkumu, ko ieraugu, es pateicos. Un jo vairāk es pateicos par sīkumiem, jo vairāk es redzu, ko Dievs dara. Un šis apliecinājums, es redzu, tas kungs ir tas, kas noslēdz derību, un manā priekšā tas kungs darīs brīnumus, kādi nav notikuši nekur visā zemes virsū un nevienā tautā, ka visa tauta, kuras vidū es atrodos, redz tā kunga darbus, jo vareni būs tie darbi, kurus tas kungs manā vidū darīs. Āmen! Kurš negrib brīnumu? Jaunajā derībā Dievs ir paredzējis, ka mēs dzīvojam pārdavisku dzīvesveidu. Un tā notiek, ka cilvēks, kas ārēji varbūt nav nekāds bagātais, nav varbūt savā ikdienas dzīvē knapi savēl galvas kopā, bet iziet sabiedrībā un visi domā, tu gan esi bagāts. Tas ir Dieva darbs mūsos. Viņš paceļ mūs un paaugstina. Tas ir Dievs, kas visu to dara. Mums ir laiks saprast, ka ja man ir darba vieta, kurā es pelnu algu, tas nav mans, tas ir Dieva darbs pie manis. Ja ar savu algu es varu izdarīt vairāk, nekā es esmu plānojis, tas ir Dieva darbs pie manis. Ja man ir algas pielikums vai kaut kā citādi ir lielāki ienākumi, tas ir Dieva darbs, tie nav mūsu nopelni. Tas, ka man ir spēks strādāt, tas ir Dieva darbs pie manis. Tāpēc es redzu, ka Dievs ir tas, kas ir noslēdzis derību, kas tur visu savās rokās. Mums tas ir jāierauga. Mums tas ir jāierauga. 5. ja nekļūdos, 5. Mūzes grāmatā ir kāda rakstu vieta, kur Dievs saka, un tad, kad tu būsi nonācis tai pārpilnībā, ko Dievs tev ir solījis, tad neaizmirsti Dievu to kungu, kas visu to ir darījis, kas ir devis tev spēku pieaugt stiprumā, kas tev ir devis, tas ir Dievs, kas to dara.
paši no sevis mēs nevaram neko. Jēzus teica, bez manis jūs nenieka nespējat. Tāpēc šodien pasaki sev, es redzu, tas kungs ir tas, kas noslēdz derību manā priekšā. Tas kungs dara brīnumus, kādi notikuši nav nekur visā zemes virsū un nevienā tautā, ka visa tauta, kuras vidū es atrodos, redz tā kunga darbus, jo vareni ir tie darbi, kurus tas kungs mūsu vidū dara. Jēzus vārdā. Āmen. Tēvs, es tev pateicos. Tu dari lielus brīnumus, kas pārsniedz manas cerības. Es pateicos tev, ka tu to dari manā, mana brāļa, manas māsas dzīvē. Jēzus vārdā, Tēvs, es pateicos par tavu lielo mīlestību, ko tu pret mums izrādi. Es pateicos tev, ka visur, kur mēs ejam, tu esi ar mums. Tu mūs neatstāji, nepamet, tu mūs vadi. Tāpēc tev vienīgajam par to, lai ir slava, gods un pateicība. Jēzus vārdā. Āmen. Āmen. Noslēgumā neliels atgādinājums. Nepilni 2 mēneši ir atlikuši līdz dievkalpojumiem no mīnus uz plusu Ates centrā. Un es gribu aicināt tevi lūgt. Draudzē Dzīvības avots katru vakaru 8:15 ir, mēs esam aicināti lūgt par šo lietu. Kaut 5 minūtes, kaut 3 minūtes. Lūdzu par šiem dievkalpojumiem arī tu. Ja ir iespēja, es aicinu ziedot Dieva darbam, jo evaņģēlijs jau gan mums ir bez maksas, bet tā organizācija šajā pasaulē nav bez maksas. Palīdzēsim tiem, kas to dara, kas dara šo lielo un vareno darbu, kam pateicoties simtiem un tūkstošiem cilvēku atgriežas pie Kristus. Būsim daļa no tā, ar savu ziedojumu, ar savu lūgšanu. Uz to es tevi šodien aicinu. Informācijas jau reiz esmu publicējusi no mīnus uz plusu.lv. Un zini, kas ej miesā, no miesas pļauj pazušanu. Kas ej garā, no gara pļauj mūžīgu dzīvību. Mums izdosies. Savus projektus Dievs apmaksā, un ja viņš uz tevi runā, atsaucies uz to. Āmen.